Čau, sveiki, laipni lūdzu. Projekta Dzīve, daba, dzīve nākotne otrajā praktiskajā darbnīcā, kurai nosaukums tāds visu laiku manā prātā vismaz miglā tīc, jo nemitīgi es saprotu, ka nē, par video īsti es nevarēšu iespiest vienā šādā stundu garā darbnīcā par video un attēliem un varbūt vēl attēlu veidošanu, teiksim, ar fotoaparātu un tā tālāk. Um, bet jā, vēlreiz īsumā šis projekts ir Eiropas Savienības līdzfinansēts. Latvijā to organizē Latvijas platforma attīstības sadarbībai Lapas, tāda organizācija, un ielaižam Jeti, un biedrība Dzīvā pļava ar Selgu Dziļumu un Lauru Silanieci ir galvenās vaininieces, un es tiku piesaistīts kā tāds cilvēks ar pieredzi dzīvnieku aizstāvībā, vides aizstāvībā, un. Jā, mans projektiņš ir zootēka. Kaut kā tā. Un Gear Up, Laura, varbūt pavisam īsi pastāst, kas ir Gear Up. Tu domā, es zinu, es tikai zinu, ka es viņam taisīju logotipu un identitāti. Tas ir iesaistītas dažādas Eiropas valstis, ne visas, kaut kādas partnerpilsētas un partneru organizācijas, un te viņi tur visi mēģina apgaismot jauniešu prātus, kā nu māk par dažādām progresīvām lietām, zaļām un strīpainām un tā. Vēlreiz atkārtoju projekta mērķi, kas, man liekas, pie tā mums ik pa laikam vajag atgriezties gan pašiem rīkotājiem, gan dalībniekiem, jo varbūt tas nevienmēr ir pašsaprotami, nevienmēr tas nolasās no tā, ko mēs organizējam, par ko mēs runājam. Projekta pamatdoma ir veicināt Eiropas Savienības un šajā gadījumā tieši Latvijas jauniešu kritisko izpratni, tātad detalizētu, niansētu saprašanu, kā arī emocionālu saikni un praktisku rīcības spēju, jeb visādas prasmes darboties saistībā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atjaunošanu un to sasaistot gan vietējā līmenī, tātad Latvija, gan globālā pasaules mēroga līmenī. Apzinoties, ka mēs nedzīvojam uz izolētas salas, tas, kas ir Latvijā, ir cieši saistīts ar to, kas notiek citās valstīs un otrādi. Nu, un projekta ietvaros jau ir notikušas vairākas tikšanās, nodarbības dabā, gan Ķekavā, dzīvās pļavas mājvietā pie zirgiem un kazām. Otrā tikšanās bija Ķemeros, Ķemeru Nacionālā parkā Dundur pļavās ar Andiju Liepu pie savvaļas zirgiem un taurgovīm. Nu, un tā mūsu skatījumā ir tā praktiskā mācīšanās ar pieredzi, ar iespēju jautāt cilvēkiem, kam ir ilgadējā pieredze un visādas iemaņas saistībā ar dabu, ar dzīvniekiem, ar savvaļu. Nu, un tas ir jā, ne tikai par ekoloģiju, bet arī par ētiku, par cieņpilnu miedarbību ar dzīvniekiem. Tālāk, turpinājumā arī pieskarsimies sabiedriskās zinātnes metodēm, tam, kā mēs katrs pats, pat ja mēs esam vēl skolēni, studenti, un mums varbūt nav vēl nekāda grāda vai padziļinātas pieredzes zināšana konkrētā jomā, mēs varam palīdzēt to dabas izzināšanu veikt profesionāļiem. Teiksim, tikko bija nedēļas nogalē akcija par putniem dārzā, ne tikai dārzā, arī parkā, kapos un tā tālāk. Cilvēki bija aicināti stundas garumā papētīt, piefiksēt. Tas bija, manuprāt, skaists, vienkāršs piemērs sabiedriskai zinātnē, bet pie tā mēs vēlāk atgriezīsimies. Un šo praktisko darbnīcu mērķis arī iepriekšējā pirmajā, un šeit jau konkrētāk ir stāstu veidošana, stāstniecība. Mēs, kā jau čatiņā, daudz runājam par stāstiņiem, kas var būt visdažādāko formātu. Bet šai gadījumā mēs fokusējamies uz mūsdienās visu tādu izplatītāko informācijas nodošanas veidu, kas ir sociālai tīkli. Tas, es domāju, šīs iemaņas, par ko mēs šeit runājam, noder arī dažādās citos veidos un kontekstos, ne tikai, lai publicētu kaut ko Facebookā un Instagramā, bet arī, lai izveidotu, nezinu, kaut vai plakātu pasākumam vai izveidotu kaut kādu bukletu par jums svarīgu tēmu vai prezentāciju par
par visdažādākajām vides aizsardzības tēmām. Tā kā es ceru, ka jūs spējat un spēsiet šos praktiskos ieteikumus arī tā kā pielietot un integrēt citos kontekstos, aspektos. Un jā, tā galvenā doma Latvijas jauniešus motivēt, iedrošināt, apgādāt ar iemaņām, apbruņot ar prasmēm un visādos veidos palīdzēt kļūt aktīvākiem tā sauktajā līdzdalības piramīdā, kur apakšā ir cilvēki, kas tā pasīvi seko līdz notikumiem, tad ir drusku augstāk cilvēki, kas jau ir lietas kursā par notiekošo un kaut kādā ziņā piekrīt vai nepiekrīt, un aizvien augstāk ir aizvien aktīvāki cilvēki, kuri ne tikai vēro no malas, kas notiek sabiedrībā un dabā, bet arī to savas zināšanas, savu pārliecību, savas vēlmes kaut kādā veidā liek lietā, lai aizsargātu dabu, lai sabiedrību padarītu taisnīgāku, godīgāku, lai sakārtotu mūsu dzīvi pilsētvidē, dabas vidē un tā tālāk. Tā kā, tas ir arī mūsu centienu, tas ir arī jūsu stāstiņu veidošanas tāds slēptais vai neslēptais mērķis, ka jūs pierodat, ka var veidot stāstus, kas sasniedz cilvēkus, kam ir kaut kāda ietekme, un tam nav jābūt nekam ārkārtīgi svarīgam sākotnēji, bet pamazām, pamazām. Tālūk, par to mērķi. Man bija grūti par šī darbnīcas saturu. Es saprotu, ka tiešām šobrīd video ir tas karalis sociālos tīklos, nevelti TikToks lēnām izspiež, manuprāt, laukā citus sociālos tīklus, YouTube, Instagrams un Facebooks. No TikToka savā ziņā zog vai pārņem metodas, un saprot, tas ļoti labi strādā cilvēkam, mēs darīsim tāpat. Un rezultātā tiešām, manuprāt, video šobrīd ir dominējošais tāds satura veids vai informācijas nodošanas veids, bet par to šoreiz īsti nē. Tas manuprāt, prasa atsevišķu tikšanos, atsevišķu stundu garu workshopu, un iespējams es neesmu tas īstais cilvēks, kam ar to nodarboties. Es nejūtos tik ļoti pieredzējis, lai gan man būtu ar ko padalīties. Otrais punkts šajā sakarā par to stāstu ir tas, ka tiešām ir milzīga konkurence šobrīd. Katrs, kam ir telefons, var radīt stāstu un nobildēt. Reku peli tikko aizskrēja stūrī. Ļoti interesanti. Es viņu piebarošu ar zemesriekstu nākošreiz, un man būs vesels seriāls manā Facebook lapā, un cilvēki laikos un komentēs un tā tālāk. Katrs var tādu personisku kaut kādu ažiotāžu izveidot savā specifiskajā dzīves vidē, ar saviem talantiem, ar savu pasaules skatījumu. Varbūt kādam tas ir humorīgāks, kādam tas ir izglītojošs, kāds ir dusmīgs uz pasauli un rada dusmīgu stāstu. Šai gadījumā mūsu stāsts ir tāds praktisks un orientēts uz to, ka mēs kaut kā varam kontributēt, ja dot labumu visādiem vides aizsardzības jautājumiem, sarežģījumiem. Kā izkonkurēt šos bieži vien interesantākus, izklaidējošos stāstus? Tas ir milzīgs jautājums un izaicinājums, un viennozīmīgi atbilžu, protams, nav. Bet viena īsā atbilde ir, mēs varbūt varam špikot kaut ko mācīties no tiem, kas spēj izklaidēt un piesaistīt uzmanību, bet mēs varam tajā izklaides un piesaistošajā iepakojumā tomēr iekšā iekļaut kaut ko jau daudz tādu taustāmāku un ar tālāku ietekmi, ne tikai vienas minūtes smiekliņu saturs tajā končiņā, bet kaut kas vēl nopietnāks. Jā. Kā tad mēs varam panākt to, ka cilvēki to doomscrollingu uz brīdi aptur? Kā to panākt? Es domāju, attēls, vizuāls, materiāls, protams, gan video, gan bilde ir tas, kas to visvieglāk izdara, salīdzinot ar, teiksim, tekstu, kur tu varbūt cilvēks redzēs pirmos vārdus, bet, lai uztvertu to stāstu dziļāk, tev ir jāpavada vismaz minūte, lai aizlasītos tālāk līdz otriem, trešiem teikumam, un tas pats ar skaņas, teiksim, stāstiem. Es varētu publicēt no zooteikas fragmentus audio, no zooteikas raidījuma
audio fragmentus, bet, ja tur nav runājošā galva vai kaut kāds kustīgs video, reti kurš cilvēks tā būs gatavs paklausīties bez jau pirmajās sekundēs noķertas intereses, vai ne? Tādā ziņā, es domāju, attēli ir ļoti parocīgs veids, un kā to stāstu veidot. Un man šķiet, ļoti aizraujoši tas, ka cilvēki ir bijuši vizuālie stāstnieki, attēlu veidošanas stāstnieki jau kopš vismaz 6, 7, 10 tūkstoši gadu atpakaļ. 67,800 gadus pirms šodienas ir radīti līdz šim zināmie senākie klinšu zīmējumi, alu zīmējumi Indonēzijā, Sulavēzijas salā. Pirms pāris dienām, man liekas, pirms kādām 5, 4 dienām ziņās parādījās, ka ir atklāti tie supervecie. Šajā attēlā gan tur ir tie zīmējumi jau drusku jaunāki, bet kaut kur pa vidam tur bija atklāts, ka jā, te pavisam tāds izdēdējis, izbalējis, kaut kas ir palicis, un tie ir tie paši senākie. Nu, tur ir plaukstu nospiedumi un varbūt kaut kas vēl netik detalizēti kā šie labāk redzamie dzīvnieku attēli, un te var kaut kāds varbūt mednieks ar šķēpu, bet jā, kopš tik seniem laikiem un visapkārt pasaulē visdažādākajās vietās, vai nu ar kaut kādu krāsvielu, vai iegravējot, ieskrāpējot klintī, cilvēki ir atstājuši vizuālus stāstus. To, kas viņiem apkārt bijis, viņi ir uzzīmējuši, ieskrāpējuši, un stipri, stipri vēlāk parādījās rakstzīmes, kaut kādi simboli, kas pauž stāstu jau citā veidā. Sākotnēji tas vienmēr ir bijis un joprojām ir lielā mērā vizuāls. Tas, ko tu redzi attēlā, diezgan burtiskā veidā rezonē ar to, ko tu redzi dzīvē. Tur tas dzīvnieks vai cilvēki, kas iet medībās vai kas kaut ko kopā dara. Un, tas, tas, man liekas, skaidri norāda, ka mēs, homo sapiens, esam ārkārtīgi vizuāli domājošie. Viens ir tas, ka teiksim, mūsu dzirdē oža jā, ir atrofējusies salīdzinot ar suņiem vai kaķiem un tā tālāk, bet arī grūtāk ir saglabāt kaut kādus mutiskus stāstus. Piemēram, tikai pēdējos 100 gadus mēs esam iemācījušies saglabāt mutvārdu stāstus un mūziku. Rakstisko stāstus, protams, senāk, bet jā, tas attēls ir tas pāri visam. Un tas Mēs arī esam aizmirsuši, kā nodot stāstus. Tas gan es pieņemu, ka ir bijuši mutiskie stāsti, dziesmas un tam līdzīgi, un mēs pamazām aizmirstam, kā to nodot. Bet tas laikam nav par sociālajiem mēdījiem, kur viens otram nodzied dziesmu par savu dzīvi. Bet man šīs tēmas arī fascinē tas, ka, teiksim, kopš elektrības ieviešanas mēs esam izjaukuši šo dienas un nakts tumsas un gaismas līdzsvaru. Agrāk, kad kļuva tumšs, cilvēki ārā vairs nevar neko darīt. Iekšā arī nestrādās, ja tumšs. Viņi varbūt sēdēja ap ugunskura vai ap pavārdu, savā starpā sarunājās, dziedāja, stāstīja varbūt pasakas vai kaut kā citādāk radīja skaņas. Un tas laiks lielā mērā ir beidzies, tāpēc, ka mēs varam ieslēgt tagad gaismu un turpināt darīt visu kaut ko citu. Un tas ir interesanti, kā tas ir ietekmējis varbūt mūsu stāstīšanas prasmes un vēlmes. Es to nezinu, bet jā. Arī tas, ka pasaule ir paplašinājusies un kādam vienmēr ir labāks stāsts. Jā. Un tagad ir aizvien vieglāk to stāstu nodot tālāk. Nevis tikai tu ieskrāpēsi savā piemājas klintī vai uzzīmēs, un tie, kas to redz, bet tagad to var ieskrāpēt šitajā te melnajā spogulī. Iedomājies, cik populārs cilvēks tu varēja būt tad, kad tu uzzīmēji to pareizo briedi vai zirgu. Bija pirmais cilvēks ciemā un viss, un nekāds tur vairs ne tiktoks. Bet jā, tas arī ir ļoti interesanti, ka daži no tiem ārkārtīgi senajiem zīmējumiem, tajā, teiksim, Lasko alā, Francijā, tur, ja nemaldos, tur bija tas vērsis vai lauvas, katrā ziņā ļoti, ļoti tādi realistiski, ja salīdzina ar to, kā bija, piemēram, tie izplatītie viduslaika zīmējumi, kur viņiem, teiksim, perspektīva neeksistē un tā tālāk. Tas arī ļoti dīvaini pat liekas, ka ir bijuši tik kaut kādi seni laikmeti, kad atsevišķi cilvēki vismaz ir pratuši zīmēt daudz realistiskāk. Bet jā, kopējais stāsts par Tā bija simboliskā domāšana nāca pēc realistiskās, varētu būt. Jā, droši vien, un es domāju, to mēs kaut kādā mērā varam arī novērot pie citām būtnēm, kas, nevarētu teikt, ka
mēs esam vienīgie, kas spēj domāt simbolos, lai gan daudz filozofi ir tā teikuši, ka cilvēks ir simbolisks dzīvnieks, nu, simbolos domājošs, bet es domāju, kaut kādi aizmetņi no tā parādās arī citām sugām, kas ir vismaz tādas intelektuāli pēdiņās attīstītākas. Bet jā, šo attēlu es ieliku, nu jā, lai iezīmētu to, ka tur tā cilvēces izpausmju daudzveidība no visādiem laikmetiem, no visādām pasaules malām, tomēr mūsdienās kaut kādā veidā, nu, nevis kaut kādā, bet lielā mērā pateicoties internetam, ko agrāk pašos pirmsākumos sauc par globālo tīmekli, vai ne? Man liekas, tagad tā vairs to neviens nesauc, bet World Wide Web, kas ir www, joprojām visām websaitiem, vai ne, mājaslapām, tas www nozīmē vispasaules globālais tīmeklis, kas mūs savelk kopā. Un, manuprāt, tas dod arī cerību, ka mēs varam risināt visādas globāla mēroga vides problēmas, un ne tikai vides problēmas, tas, ka mēs nu, aizvien labāk apzināmies to mūsu kopsaistītību, ka mēs visi dzīvojam šīs te apaļās zilās bumbas, ko arī tikai pirms nepilniem 100 gadiem pirmo reizi mēs no malas caur fotogrāfijām sākām ieraudzīt, ka jā, tiešām, kad tā no malas paskatās, es domāju, daudziem tas ir palīdzējis vairāk izjust kaut kādu kopā būšanu, kas nekad agrāk tā nav, par to nebija iemesla runāt, par to nebija iemesla tā domāt. Jā, šis fotogrāfijas autors Earthrise, jeb ze, tā kā saulēkts līdzīgi, un Sunrise, šis ir zemlēkts 68. gadā astronauts Viljams Anders. Jā, visām bildēm es, diemžēl, neesmu pielicis klāt autorus, kas gan būtu korektāk, bet es domāju, tas nav tik svarīgi. Nu, un vēlreiz arī, ko es pirmajā darbnīcā jau rādīju, ka dabas tēmas, tā milzīgā daudzveidība, tā krāsainība, tā dinamika, kāda ir uz zemes, zem ūdens, gaisā, visi lidojošie, rāpojošie, peldošie, tie, manuprāt, tik ļoti uzrunā cilvēku maņas, tīpaši redz, ka vides aizsardzībā, nu, tādā ziņā ir paveicies, ka ir ļoti daudz elementu, ar ko mēs varam tos stāstus veidot un nodot vēstījumus, un tas mums viennozīmīgi ir jāizmanto, nevis jāpaliek pie abstraktiem, neizteiksmīgiem attēliem, kas daudz mazāk cilvēkus uzrunā. Nu, protams, arī reizēm vajag varbūt kaut ko ļoti abstraktu, bet tas, ka mums ir visas tās sugas interesantās, tas ir ļoti, ļoti izmantojams, un to nevajag aizmirst. Es gribēju arī vēlreiz paslavēt pirmo stāstiņu autorus. Abi ir publicēti sociālos tīklos, Zootēkā. Ārkārtīgi veiksmīgi aizgājuši. Cilvēki priecājās padot tālāk. Paldies pirmajiem aktīviem darboņiem. Paldies pirmajiem arī, kas jau ir procesā, kas vēl tikko šodien man 2 gabali atsūtīja ziņas par procesu. Un jā, droši jautājiet, es esmu gatavs un gandrīz jebkurā diennakts stundā visvisādi palīdzēt. Starp citu, abi šie te stāstiņi, pirmais ir attēlu galerija, un otrais ir viens attēls, ir veidoti Canvā, par kuru es arī nolēmu, ka detalizēti es nestāstīšu šajā reizē. To var salīdzinoši viegli gan caur visādiem tutoriāļiem atrast, gan arī, ja jūs tiešām gribat praktiski, es varu pastāstīt, kā izdarīt to, bet man, cik es sapratu, samērā daudziem no jums jau skolā vai studijās jau iesaka izmantot Canvu. Tas ir mājaslapa canva.com, kur arī bezmaksas Paceļiet versijā. rociņas vai iemetiet kādu emotikonu, ja jūs izmantojat Canvu. Jā, paldies. Un jā, Canvā ir visādi templēti, paraudziņi. Jej, visi visu zina. Re. Yes. Paraudziņi gan prezentācijām, gan jau Instagramā vai Facebooka ziņām, attēliem jau ar gatavu šo te attēla proporcijām,
kas ir svarīgi, teiksim, ja es uztaisītu attēlu, kas ir vertikāli ļoti garš, viņš varbūt der telefona storijā, bet, ja tu publicē to Facebookā, tad Facebooks vismaz desktop versijā, datorversijā tev noraus nost augšanu apakšu tam attēlam. Lai gan reizēm tiešām prasās, lai tas attēls ir tāds garš. Līdz ar to ir jāņem vērā kaut kā tādi ierobežojumi. Pie tiem mēs drusku vēlāk atgriezīsimies, bet jā, man likās interesanti, ka bez manas ieteikšanas abi pirmie stāstiņi tāpa Canvā, un to, jā, lielais bonus Canvā ir arī tāds, ka tu vari padalīties ar saiti uz jau savu darba failu, atsūtīt man vai kādam citam, kurš var pēc tam tev palīdzēt pielabot, kaut ko pagrozīt, attēlu, pārbīdīt. Līdz ar to tas tādai kopā radīšanai ļoti noderīgs rīks ir. Droši vien vēl visādas priekšrocības, kas man tagad uzreiz nenāk prātā, bet jā, iespējams, ka Canva pārsit visus pārējos atsevišķos rīkus, lai gan es, teiksim, telefonā esmu pieradis izmantot InShot, kas daudz ko no Canvas piedāvā. Tā, bijām tālāk. Running out of time. Nu, tad tūlīt būs links WhatsAppā vēlreiz. Es nezinu, cik ilgi mums ir atlicis pēc šī brīdinājuma, bet droši vien tad sākam atgriežoties jau ar Lauras stāstu, vai ne? Drīzāk Nu, tā, mēs varam nevis. paņemt pauzi, kaut ko skaļi paēst un tad paskatīties, Jā, ko izsaka Laura. nu, teiksim, Lauras pasakas. 6:36 turpinām, ok? Links būs WhatsApp grupā. Ok, paldies. Man liekas, ka nemetīs tā uzreiz ārā. Cik tur Tikai minūtes? draud. Tur bija kaut kāds Jo ir 10. jābūt, nu, nezinu, man liekas, ka 45. Mums ir praksē pierādījies, ka var vēl turpināt, ka var tiešām reāli izmet. Jā. Un pēc tam varam palikt kaut vai 2 teikumus atpakaļ. Laura, es ar mieru? Kāds jau izgāja? Nē, cik mums tur Nē, cilvēku? viss tepat uz vietas, varbūt kāds aizgāja pēc tējas. Kāds aizgāja ēst, un es te varēšu. Man bija tāda pieredze jau, ka es pasniedzu it kā cilvēkiem no augstskolas dizainu, bet es runāju pat ar sevi. Tur neviens nebija pretī. Bet bija jāieraksta. Tā kā, jā, Sandri, tā kā šitas te prezentācija ir pie tevis, tad tev vajadzēs Jā, saki. spiest uz priekšu, jā. Tu vari arī zīmes Klik. rādīt. Klik. Jā, tā tāda it kā mistiska lieta, tā kompozīcija, bet atstāj turpat. Nu, atstāj. Tas attiec gan uz attēlu kopā ar tekstu, un varbūt šķiet, ka ir kaut kāda, nav ko iedzināties sociālos mēdījos, bet nu, tas tomēr paņem, nu, tā teikt, nopērk cilvēku, ja tev ir rūpīgāk izvēlēts attēls. Un tad ir tādi maģiskie principi, kas laikam darbojas uz cilvēka prātu kā dzēja. Nu, ir tā kā pantiņš. Ir vieglāk uztvert, ir vieglāk izvilkt cauri acī, nu, kā nu kurai tautai Eiropiešiem pārsvarā lasās uz vienu pusi, kādam uz otru pusi, bet, nu, jā, un arī tās cilvēkam patīkamās, ērtās lietas, kā perspektīva, kur sajiet līnijas kopā, vai kaut kas atrodas tieši attēla vienā no trešdaļām, tajā punktā, nevis pa vidu, bet tajā trešdaļā, tur tā kā dinamika ieviešās. Trīsstūris kaut kādu tādu monumentālismu piedod, horizontālās līnijas atkārtošanās, kaut kā uzsver to ziņu. Vertikālās līnijas atkal kaut kas tāds cēls un dievišķs. Simetrija vienkārši, man liekas, cilvēkam ir ērta un patīkama kā atkārtojums, kā pantiņš.
Un tā tālāk. Es nezinu, varbūt, ka šito var pēc tam iemest, ja nu kādam interesē. Var pasist uz nākamo lapu. Andri. Jā. Nu, tur ir vēl mazliet no tā paša temata, vairāk ar reālām situācijām, kompozīcija. Kaut kādi attēli, kaut kādi principi, kas nebija iepriekšējā attēlā, vienkārši sakot, iespējams, ka tos var izmantot arī video daļu. Es varu iedomāties to apli, nu, tas tā kā velk uz kustību, un tas tunelis un visi tie dialogi. Šķiet, ka varētu būt arī tāds video mēdīju, mēdījiem piemērojams pārējie trešdaļu princips un tas gliemezīts, tas jau mums bija iepriekšējā. Klik uz priekšu. Jā, nu, šis varētu ietvert gan bildi, gan citus elementus. Teiksim, bija pirmajos darbos bija arī dekoratīvie elementi, kuriem droši vien ir jāpaliek tik, cik viņi arī bija, ne vairāk, jo, nu, ja dekoratīvie elementi neko nevēsta, nu, tad viņi tikai traucē uztvert. Bet, nu, te ir tādi abstraktāki veidi, kā domāt par kompozīciju, par attēlu kopā ar tekstu. Cilvēkam, protams, nepatīk lasīt tekstu, viņš labprātāk droši vien izvēlās attēlu tikai, bet, nu, ir labi, ja attēls un teksts viens otram palīdz. Ja ir kaut kāda dinamika, ir kaut kāda skaidra hierarhija, kas svarīgāks, kas mazāk svarīgs. Nu, reizēm arī pilnīgs haoss dod kaut kādu vēstījumu, bet man šķiet, ka mūsu gadījumā tur ir, tas būtu pārāk sarežģīts, tajā būtu par daudz mākslas, liekas. Nu, Prātā tieši līdzīgi kā bija tā bumba, kur ir visdažādākās sugas kopā. Reizēm kaut kas tam līdzīgs, to sugu dabas bet, nu, tur daudzveidība. tomēr ir apļa kompozīcija un diezgan regulāri viņi izkārtoti. Tā kā es teiktu, ka tur ir atkārtojums, tas repetition, un jā, tur vēl bija pēc krāsiņām izsadalīta, tā kā viss bija kārtīgi OCD līmenī sakārtots. Zaļie dzīvnieki pret sarkanajiem dzīvniekiem, kas te galvenē. Jā, laižam tālāk. Ko tad es tur no rīta attaisīju šodien? Jā, nu te ir tīri teksta. Man šis tāds klasisks paraugs dažādos veidos izpildīts, kā mēs lasām tekstu. Nevar būt pārāk daudz, un jā, ir jāapzinās, kā tas teksta lielums, biezums, attālums starp rindām izkārtoja, kā tas ietekmē ziņas lasīšanu. Ja jums kaut kas mazsvarīgs būs nu, lieliem burtiem un daudzas rindas caps lockā, tad nojuks jēga. Nu, lai gan teksts paliek teksts, bet cilvēks apjuks, kāpēc šis autors ir uzsvērs kaut ko, kas nav jāsver. Nu, rādi, kas man tālāk tur ir. Jā, te ir par to tekstu. Es nepiekrītu tam, kā šie tekstiņi ir izkārtoti laukumā. Nu, man šķiet, ka cilvēks varēja to balto, to tukšo laukumu ap tekstu piedāvāt, jo man sāp skatīties, ka ir tik tuvu malām. Bet šis tas tur ir par tēmu. Never use Comic Sans. Nu, tad, man liekas, tāds vecs aizspriedums varbūt tīri pa spīti viņš ir jāizmanto. Tas jautrais komiksu. Jā, galvenā doma ir domāt tekstu un bildi, kas tur ir blakus vai apakšā kopā.
Un Bet vēlams arī veidot kopā. pēdējā laikā mēs Nu, sociālos šeit tīklos, es domāju, Facebookā, bet arī kaut kādās ziņu portālos redzam, ka šī teksta sadalīšana rindkopās jau ir drusku kļuvusi, jau aizgājusi absurdā. Tagad katrs teikums ir atdalīts ar šito paragrāfā, to enter, kas, Nu, tur, man liekas, mākslīgais intelekts ir pastrādājis. Viņam patīk visu sadalīt tādus PowerPointos, pat kaut kādu vienkāršu sarunu. reizēm tā tiešām ir vieglāk tekstu uztvert, bet jā, atkal pazūd tas, ka stāsts tomēr ir par tādiem plucīšiem gabaliņiem, kas ir vairāk nekā viens teikums. Ne? Nu jā, Reizēm- dzēju tur tomēr PowerPointā ar bullet pointiem, kā viņš latviski sauc, es nezinu. Bet jā, tad būtu pat traku. Šis tāds dejisks teksts, tad es tur neliku bullet points. Jā, tālāk. Jā, jā, ejam tālāk. Ja kas iesaka palasīt Džonu Donahue? Forši. Jā, es te paņēmu tādu, nevarētu teikt, ka manu kaut kādas mīļākās šriftu izvēles, bet ir jāsaprot, ka fontiem, jeb šriftiem, tomēr arī katram ir sava noskaņa, katrs viņš kaut ko tur vēsta, un arī pats mīļākais šrifts nevienmēr derēs visam, nu, tas tā kā pašsaprotami, bet nu, reizēm pat man ir tā, ka gribās visur likt vienu un to pašu, gan jau aizies. Vai arī likt vairākus, jo visi tik forši, un reku šitam arī ir garumzīmes, izrādās Google fonts ļoti daudz iepriecina ar pat visai labiem dizainerīgiem šriftiem, kam ir visas garumzīmes, viss kā vajag. Neatopies pēc tam ar reklāmu, kur ir kaut kādi īno citas pasaules. Bet jā, būtu labi nekombinēt vairāk kā 3 šriftus vienā, un pat labāk būtu 2. Parasti es taisu savas vizuālās identitātes un piedāvāju vienu šriftu virsrakstiem, otru pamattekstam. Un tad kaut kādas variācijas, tur biezumi, platumi, un tas ir viss, lai cilvēkiem nesarežģītu dzīvi, kas ar to nodarbojas. Var kaut ko ļoti rotaļīgu vēl tur pielikt, bet, jā. Starp citu, par tekstu mēs varētu arī atsevišķu vēl vienu no darbnīcām veidot, teiksim, manuprāt, ir interesants jautājums, ka mēs Tekstu kā jā, vizuālu plašāk. tekstu. Nu, mazāk kā vizuāli, bet arī neizbēgami, teiksim, emoji lietošana ir, tas attiecās uz rakstisku tekstu, bet tas ir vizuāls. Vai, teiksim, tā rindkopu veidošana vai, teiksim, skaitļa vārdi. Man aizvien vairāk gribās un patīk rakstīt skaitļus ar numuriem. Tā kā to dara angļu valodā bieži vien, bet latviešu valodā laikam tikai virs 10 sāk rakstīt ar cipariem. Bet man reizēm patīk, teiksim, virsrakstā, ka tas trīnieks, viņš ir tik pamanāms. Nevis rakstīts 3, bet trīnieks. Un, lai gan tas nav attēlāts. Es kā dizainers, protams, arī mīlu tur tādas vienkāršas formas, un ja ir kaut kāds nodaļa numur 3, tad es viņu ielikšu lielu. Nu, varbūt viņi ir arī fonā, bet jā, tas jau cits stāsts. Jā, viņš varbūt nenes nekādu lielo vēstījumu, bet viņš ir tāds kaut kāds. Tas var piesaistīt aci. Ko citu mums vajag? Jā, Katrīna arī rakstīja, ka formas ietekmē apaļas kantāinas, jā, un visādas sportiskās formas, kuras nederēs bankai, un otrādi, labi, mēs par bankām kā nerunājam. Nu jā, te par šo pašu, par kādas, Sandra, kādas tev burtveidoli, kāda tev parasti lietojas, tev ir tavs tas apbružātais šriftiņš. Tāds kādu fontu viņi izvēlējies? Es pat neatceros, tas bija tik sen, jau pirms gandrīz 10 gadiem. Es esmu pie viņa pieredzis, un viņš man liekas tāds vienkāršs. Pieradinājis. Vienkāršs un tiešs. Kaut kas drusku kā atgādina tas kargo kastes,
krāvas kastes koka, kaut kāds no seniem laikiem redzēts, kur ir traferēta uzpūsts virsū, kaut kas drusku līdzīgs tam, ka tas nobružājums tiem burtiem ir tāds, ka viņš nav pārāk formāls, ka tur ir drusku kaut kas realitātei pietuvinātāks, varbūt ne gluži dabai, bet jā, kaut kāds Varbūt tekstūra. tavā gadījumā ir tā, ka tev ir reizēm tik nopietnas nomācošas ziņas, ka, ja tev ir tas šrifts, tad viņš to padara tādu, mazliet tā kā distanci rāda vai tādu privātuma sajūtu, ka tas nav paziņojums no valsts iestādes. Jā. Es gan rakstīju, ka dabiskā paskata rotaļīgie šrifti dabai nevienmēr ir nepieciešami, tā kā vēl uzsverot to, ka mēs te runājam par dabu, un šis ir, tāds kaut kas tāds mīlīgs, maigs ārpus biroja, ka reizēm ir tāds pretnostatījums arī ir būtisks. Jā, man te visur ir, skatos, kanvā izjukušs rindkops, tā kā, ja jūs importējat PDF uz kanvu, ņemiet vērā. Jā. O, Jēzus! Nu jā, te viss ir nepareizi. Ok, šito varbūt tad izlaižam vispār. Tur bija it kā būtiska lieta, bet pilnīgi visi šrifti ir nobrukuši. Tie nav tie šrifti, kurus es izmantoju. Es varu ātri atvērt e-pastā šo JPG versiju un iestaipīt. Parādi JPG. Mēs taču briesmīgi nesteidzamies. Jā, bet tu Dažie vai varbūt steidzās. vari stāstīt, kas tur bija. Jā, es gribēju atrast. Pirmā doma bija atrast man tādu joprojām pārsteidzoši nomācošo tēmu par pucītēm, kuras it kā labu nolūku vadītas tiek izmedītas, lai atstātu vietu citām pucītēm, neņemot galvā to, ka tā nav pucīšu problēma, bet cilvēku radīta problēma. Un tad viena ar to pašu pucīti viena ziņa ir tāds nopietns, tā kā to sauc, nekrologs, pēc dizaina, ko šeit īsti nevar redzēt, ka tas ir vienkārši draņķīgs dizains, jo tur viss ir slikti. Un otrs bija šo pucīti pagriezt otrādi, nezinu, vai tas nostrādāja tas, ka viņi ir tā. Jā, arī tas dzīvnieku skatiens, uz kura pusi viņš ir, šķiet, ka vienā pusē tas teksts dzenās viņai pakaļ, un otrā pusē viņa tā draiski tur atrodas. Es it kā nomainīju, uzliku bildi pa virsu, bet, diemžēl, neielādējās šeit. Tad man būtu laikam jārefrešo visu prezentāciju. Rekā. Jā. Tu to darīsi? Es domāju, ka nē. Tas var kaut ko mums uzkarināt. Bet tajā prezentācijas failā, ko mēs padalīsimies, tas būs tur īstais pareizās bildes, tur būs salabots. Okay. Es gribēju, tad, kad ir teksta lietojuma principi pastāstīt, es gribēju ielikt savu šī rīta ziņu. Man likās, interesanti, Amsterdamā klimata saudzēšanas dēļ nolēmts ir, ka vairs reklāmas publiskajā vidē gaļai un fosilā kurināmā saistībā visādiem, teiksim, lidmašīnu lidojumiem vai kruīzu kuģu braucieniem vairs nebūs. Un es tagad skatos vēlreiz to bildi, un es tur tik daudz saliku tekstu, ir virsrakstīņš. Ir katrā no 4 daļām atsevišķs plakāts ar citu tekstu, kas vēl turklāt ir miglains, tā bilde nav vajag labas kvalitātes, plus vēl te manis pierakstītais klāt, cik liela ir tava pārtiks pēda. Man liekas, tas ir tāds pilns piemērs, ka tas teksts ir tik ņēgu raips, ka kļūst grūti uztvert, bet no otras puses tas ir tāds... Tur ir atkārtojums. Es domāju, ka tas palīdz. Ka tā ir viena tā pati ziņa, tad viņš tā kā... nolasās kā kaut kas tāds ritmisks un vieglāk līdz ar to lasās. Tu izlasi tikai to, kas ir atšķirīgais. Un tas, protams, sāktoties arī šo tekstu. 4 reizes. Bet tu? Es sagrozīju arī šo tekstu, tā kā ākstoties, jo reizēm ir tā, ka nejauši
tas teksts, nu, vienkārši viņam nav tās latviskās rakstzīmes, un ja tas ir, teiksim, viens vai pāris vārdi, tu to pat vari īsti nepamanīt, ja tu nepaskaties tuvāk, un varbūt tas arī lielākā daļai cilvēku nekā netraucē, vai ne, bet reizēm tas ir tik uzkrītoši, ka liekas, kā tiešām cilvēks to nepamanīja, bet jā, reizēm tas fonts, šrifts ir ļoti pievilcīgs, bet viņš nerāda pareizos tā kā latviešu š un a un tā tālāk. Un, teiksim, arī es šeit izcēlu virsrakstā, parasti jau neizceļu kaut kādu vienu vārdu, bet man liekas, ka tas vārds ir jāizceļ. Tāpēc viņš ir lielāks un citā krāsā, un viņš vēl pabīdīts uz leju. Un vēl viņam ir ēna Jā, apakšā. nu, būtībā jau ir tā, ka visādi reklāmīgie dizaini ir panākuši to, ka mums ir vieglāk asociēties ar tādiem homemade, DIY mairažotāju dizainiem, kur kāds ir pats lūks ametis, tā kā viņam šķita, un ne pēc kādiem noteikumiem, un tad tas vēstījums šķiet, nu, īstāks varbūt no sirds un tā, un no rajona. Te nav kārtīgs, kā to nosaukt, sponsorējums apakšā, lai tik neprofesionāli uztaisītu. Nu, tas jau tāds arī dizaina paņēmiens, nu jau ir kļūst par vienu no dizaina paņēmieniem. Visi ir noguruši gan no mākslīgā intelekta, gan no reklāmas, labi izkārtotas ar stoku bildēm. Te drusciņi par krāsu. Nu, es pieņemu, ka tas attiecās uz cilvēku, kas ikdienā nav iesaistīts mākslās, dizainos, foto un nav izveidojis pats sev kaut kādu krāsu preferenču skalu, kur varbūt dzeltenais viņam nozīmē briesmas, tur nevis energy un friends, bet kāda krāsa viņam vienkārši riebjās. Nu, tā. Jā, es par to krāsu psiholoģiju nezinu, bet kaut kas jau tur ir silts, augsts. Tas ir arī dažādās kultūrās var atšķirties, ka ir jā, kaut kādas kultūras, kur arī. nē, dzeltens nekad. Nu, jā. Bet, teiksim, Latvijai tas tumšs sarkanais, Latvijas karogā, vai ne, Bordo vai kā to sauc, skaidrs, ka to mēs uztveram stipri citādāk nekā daudz kur citur. Nu jā, asinis saracējuši. Jā, gribēju vēl sataisīt krāsu skalas, kur mums nav jābūt dabā, jārunā par dabu tikai dabiski, bet tas nav ieteikums lietot šādas krāsas, kaut kādu šriftus virsū vai visu to vienā dizainā. Vienkārši mēs, nu tā, atgādinājums sev un citiem, ka arī vietējā daba ir krāsaina. Nu, ja ir kaut kāds attēls, ir teksta laukums, tas jau droši vien vairāk attieksies kaut kādu prezentāciju vai ko tam līdzīgu. Tad diezgan tādu zemes un dabisku iespaidu vai ēterisku sezonālu iespaidu var dabūt arī ar kaut kādām dzīvām, garšīgām krāsām. Tā teikt, pārdot ziņu. Jā, nu, katrā ziņā attēls, kas ir spilgtāks, ar daudz lielāku iespēju liks man piestāt un to pabaudīt, nekā tāds pārāk vienmērīgi pelēcīgs attēls. Teiksim, es teiktu, ka tur ir kontrasti, gan drīz visos ir kontrasti, izņemot tajā noskaņu, tajā saulēnējā, bet tur mums vienkārši sirds kūst, tāpēc, ka visiem patīk doma par saulainu rītu vai saulainu vakaru un brīvdienas, vasaras siltums. Un starp citu, ja jūs lietojat Canvu, viņa arī automātiski atrod šīs attēlā redzamās krāsas, un, teiksim, ja tev ir fotogrāfija ielikta prezentācijas slaidā vai nezinu, Facebookā gatavojamajā attēlā, viņa Canva tev jau piedāvā tās šajā bildē esošās krāsas, ko tu vari izmantot vai no
fona krāsai vai teksta krāsai. Tas ir labs tāds automātiskais rīks, ka tev nav jāskatās un jāmeklē, kurš ir īstais oranžums, lai atbilst tam putna krāsai un tādā garā. Nu, es viņas pavilku, jāsaka, košāks nekā viņas tur ir, jo kaut kā kombinācijā ar to dabisko objektu viņas atstāja košāku iespaidu, lai gan tas sīļas zilums ir visai blāvs fotografijā, un tad arī varētu teikt, ka tas sarkankrūtīšu sarkanums ir tāds te oranžīgs, te brūnīgs. Jā, un tam jau var nav jābūt 100% atbilstošam, ne? Kā vienkārši, ka tam ir jāsasaucās ar to. Nu, šis vispār bija poetiskais kadrs vairāk par to. Bet jā, mēs varam par krāsu teoriju arī kaut ko padomāt. Katrīna varbūt var kaut ko piebilst. Jā, sāpīgais jautājums par griešanu. Un, nu, tas, ko man mācīja jau mākslas skoliņā, ka sāpīgi izskatās, ja kaut ko nogriež pie locītavām, tad uzreiz prasās glābt un turpināt šo bildi. Nu, vai arī novirzīt uzmanības punktu, kas zvēriņam laikam būtu ģīmīts. Visi grib ieskatīties sejā, atstiņās. Un tad, jā, tā kā tāds nosacīti kompromisa variants, izgriezts briedis, kur kaut cik viņš ir nesāpīgi izgriezies. Nu, gan, protams, fotogrāfs gudrāks un zina, ko dara un kā dara un kāpēc. Nu, un par to trešdaļu likumu tur vai kaut ko piebilst, vai varbūt tas ir pašsaprotami? Trešdaļu likums man bija sākumā pie kompozīcijām, ar cinkot šitāds te. Kaut kur jāiekļaujās, nu tas nav strikti, bet vieglāk nolasās tas svarīgākais attēlā, ja tas svarīgums atrodas kaut kur vai nu tajās trešdaļos, tajos 4 punktos, bet bija jau vēl visādi, visādas citādas kompenes. Ko mēs šeit varētu varbūt diagnozēt? Labi, tu jau tālāk uz šo te šausmu prezentāciju. Nu, es tā iedomājos, ka cilvēki varētu nonākt arī līdz lielāku materiālu veidošanai, un tad uz to attiecās viss iepriekš minētais un vēl daudz kas cits, ko es neminēju. Un, protams, tur attiecīgi ir vairāk teksta. Varbūt tas liekas, ka, nu, ja daudz teksta, nu, tad saliekam tā kā kompaktāk, bet, kā es vienmēr atgādinu daudziem, kam gribās salikt, ko tu tur dari? Kam gribās salikt visu kopā, tad, nu, digitāli mums ir ļoti daudz vietas un arī diezgan daudz laika un pārsist nākamo slaidu neko nemaksā. Visticamāk nebūs tā, ka uzmanība pazudīs, tāpēc, ka ir tur 30 slaidi, nevis 10 slaidi. Tas ir viens, jā. Nu, šī te Animal Kingdom tā prezentācija nav kaut kāds mans tur ideāls. Gluži vienkārši tur parādās tas, ka ir kaut kāda struktūra izvēlēta, ir diezgan maz informācijas, katrā lapā ir krāsu ierobežojums. Nu, tur pat ir pārāk varbūt ierobežojums, viss tik dzeltens. Bet, nu, tad cilvēkam nav jādomā liekas domiņas, viņš var fokusēties ar to, kas viņam tur ir jāuzzina. Pārējais paliek vai nu fonā, vai nu pastiprina informāciju un tā. Nu, Jā, divi nepareizi. Pabeidz. Divi nepareizie piemēri, protams, ir ekstrēmi. Viens ir vienkārši smiešanās par to, ko var nodarīt prezentācijai, ko tik var nesamaitāt, tur visu iekustināt, visu salikt uz fona, kam nav kontrasta, visu vēl kaut kā pasvītrot, kamēr visiem
izcēlumiem zūd nozīme, un tad vēl tekstu izstiep pa visu lapu, un tad vēl, nezinu, samainīt vietām lielos, mazos. Nu tā, jā, protams, tas modernizācijas roadmaps arī bija pie tādiem hrestomātiskajiem, šausmīgajiem aiķīšņiku saucamo prezentācijām, ar kādām man arī nācies sastapties. Viņi tur pilnīgi visu ļoti labi saprot, kas ar ko tur saistās. Un šo piedāvā arī saprast tautai. Nu Es jā, es kaut domāju, ka dabas tēmām kaut kas tāds neradīsies visticamāk. Nu runā, Sandri, tu jau kādā saka gribēji. prezentācijā par prezentāciju veidošanu ļoti cilvēks uzsvēra, ka ir jācenšas vienā slaidā nelikt vairāk informāciju kā priekš 1 minūtes. Ja tur ir vairāk, tad sadala to uz pusēm. Teiksim, kā šeit tajā zaļajā attēlā, tur ir 5 bullet pointi vai 4. Tos var sadalīt vismaz uz pusēm vai pat vēl 3 daļās. Un tad cilvēkam, lai gan informācija ir tik daudz kopā, kā bija jau sākumā, tomēr ir lielāka iespēja, ka cilvēks to uztvers, ja tas ir tā kā pa maziem kumosiņiem, nevis viens jaunori ir liels kumos no acīm, tā psiholoģiski. Nu jā, tas ir tas, ko es mēģināju pateikt. Bet jā, tas 1 minūtes kriterijs man likās tās interesants. Bet, nu, tas 1 minūte patiesībā ir diezgan daudz, jā. Nu, Bet, nu jā, ja tie minūte mazie maksim. teksti. Kas man tur tālāk bija, kas tur būs nobrucis. Tur nebūs nekas nobrucis. Es parūpējos. O, malacis. Nu jā, atkal jau mana tēma teksts uz bildes. Nu, laikam tāpēc, ka man ar kaut kādām reklāmām strādājot sanāk ar to ņemties. Un, ir tāds labs arī princips necensties pavisam varītēm tieši šo bildi pielāgot. Nu, noteikti var atrast citu bildi, kaut ko var palielināt, izvilkt, galu galā izgriezt. Manuprāt, ka kanvā arī tāds setting ir. Bet, jā. Un kaut kad ir, protams, ne tikai jāuztais vislabāk, bet arī jāapstājās pie pietiekami labi. Tas Jo bija to, sauklis ka pirmajā. cilvēks- Perfect is the enemy of good. Jeb labāk, lai ir labi, nevis bezgalīgi mēģināt slīpēt līdz perfektumam. Jo to jūt, ka cilvēks ir mēģinājis bezgalīgi pievilkt kaut ko, jo, nu, tajā vilkšanas procesā kaut kas ir nogalināts jau. Vai arī mēģinājumi, ka mums noteikti jāredz, teiksim, tos krasta salu bildē, ka noteikti jāredz visa tā krasta līnija, un tas ir tik forši, un kā lai viņi tur tagad saglabā. Un var cīnīties visādīgi, mēģināt saglabāt visu, un arī kaut kādu ziņojumu vēl uzlikt, bet beigās visi tiek izpostīts. Tā, asaras priekškars. Kas mums nākamajā? Stārķi. Stārķi. Nu, būs viņiem pareizais šrifts. Yes, ir. Te ir maza vai liela cerība, kā kuram kāds varētu izteikties, kura bilde darētu šādai ziņai. To ziņu es izlasīju šodien. Tā ir ievietota vakardien, tā kā pavisam svaiga, pavisam īsta. Londonieši cīnās, lai tiktu pie stārķiem. Nu, viņi tā kā tur jau ir BBC, manuprāt, tas bija. Par to viņi jau ir vienojušies, ka viņiem būs stārķi, tā kā mums. Un tad es domāju, kā to var pasniegt, kura no bildēm nodot kādu ziņu. Nu, iespējams, ka tur ir pa daudz teksta, lai tā būtu Facebook ziņa, bet varbūt cilvēkiem kādam pārmaiņas pēc ir daudz laika. Varbūt, ka tā ir bloga ziņa vai kas tāds. Nu, mēs Nu, stāstam. dalībniekiem jautājam varbūt kāds viedoklis. Mēs jautājam dalībniekiem, jā, bet, ja dalībnieki nerunā, tad mēs runājam. Tā pirmā bilde, man liekas, tā kā
tas fons ir diezgan gaišs, un tas teksts īsti neizceļas. Un trešajā bildē tas fons ir tāds, nu, ka bišku jāpiepūlās, lai līdz galam izlasītu, tā kā man vidējā liekas vislabākā. Mm. Man arī Pirmā bilde varbūt runā par pilsētu, un tu varētu domāt, ka, nu, ka jāliek kaut kas pilsētniecisks, bet viņā ir arī kaut kas tāds bezcerīgs, es teiktu. Tajā. Kurš vēl Kāds sāk? sāk runāt? Halo, es klausos. Es arī piekritīšu, man vislabāk patīk vidējā, jo tur uzreiz izceļas teksts un tas attēls un vieglāk saskatīt. Trešā arī ir interesanti, bet otrā, manuprāt, vislabākā. Ja, man liekas, oriģinālā bija kaut kas līdzīgs otrajai, bija tas zaļums, tur gan nebija nekas virsū uz bildi. Par trešo man šķiet, ka tur ir par daudz poētikas, un tas varbūt nebūtu tāds, nu, šis ir notikums dabā, kur piedalās zinātnieki, ekologi, something. Tas varbūt ir tāds pārāk, jā, neobligāts tas sakārtojums. Es arī balsoju par otro, gan tāpēc, ka tie stārķi ir redzami tuvāk nekā pirmajā, gan tāpēc, ka jā, tas tomēr, lai gan tas trešajam šrifts ir tāds elegants, kaut kā viņš tik viegli nenolasās. Un varbūt arī tas melnais fons, jā, drusku tā pārāk kaut kā abstrakts, vai ne, ka viņi nav dabā, viņi varbūt ir pat zoodārzā kaut kādā. Dekoratīvs, jā. Man atkal parādījās paziņojums, ka laiks beidzās. Tas laikam nozīmē, ka palikuši 15 minūtes. Laura, šis bija tavs pēdējais slaids. Varbūt vēl ir kaut kādi noslēguma vārdi? Nu, par to pietiekami labs, jā. Apstāties tad, kad ir pietiekami labs. Tā ir daudz nervus pazaudēt, ja mēģina. Un jā, tur, kur ar kaut kādu attēlu vai tekstu tu atduries pret šķēsli, nu, neviens nenosodīs, ja padosies un dosies citā virzienā. Man tas ir pašai darbiņā nemitīgi jādara. Un, nu, jā, pēc 25 gadiem dizainā es sapratu, ka tas ir tāds mans štiks. Un citādi, jā, tā ņemšanās ar bildēm, ar dizainu, ar vēstījumu kļūst par birokrātiju, par kaut ko akadēmisku, un tur nav tās vieglums un cilvēciskums. Un, nu, lai man piedod zinātnieki, bet kaut kāda enerģija pareizā arī nav. Okay, paldies. Katrā ziņā Laurai varat arī personiski WhatsAppā droši vien aizrakstīt, ja ir kaut kādi konkrēti jautājumi. Un, protams, prezentācijā varēsiet palikt atpakaļ, palasīt, ja neizdevās, teiksim, par kompozīciju. Tur, man liekas, bija pietiekami daudz, kur vēl atgriezties un paskatīties tuvāk, izlasīt, kas tur bija ļoti īsi. Nu, tur bija kaut pāris slaidi, kur bija 10, 20 elementi. Bet jā, mums laikam tagad ir 10 minūtes atlikušas. Man arī nekas baigi daudz nav atlicis, ko stāstīt. Kā lūdzu? 7 man rāda time left 7 minutes. Ok. Man nerāda, kā atgādina. Viena svarīga lieta ir par sociālos publicēšanu. Iespējams, par to arī vajag atsevišķu workshopu, darbnīcu par to, kādi ir tie visādi sociālo noteikumi, kas atšķirās. Teiksim, Facebookā tu vari ielikt galeriju ar kaut kādiem 50 bildēm, Instagramā tikai nesen varēja vairāk par 10, tagad var 20 ielikt. Savukārt, Facebookā, ja tev ir lapa, tu nevari publicēt vienā piegājienā gan foto, gan attēlus. Tev ir jāizvēlās vai nu vai. Video, ja tu personiski publicē, tad tu vari gan foto, gan video, bet lapā es nevaru. Tas man reizēm kātina. Bet Instagramā var. Tad to ir jāņem vērā, kad tu plāno. Un reizēm sanāk diezgan muļķīgi. Es esmu izplānojis izdarīt to un to. Izrādās, ka kaut kāda iemesla dēļ nevar. Piemēram, tikko arī Instagrams ierobežoja, ka maksimums 5 hashtagi. Viņš pēc tam pārējiem ņem nost to hashtag linku. To es arī nezināju. Interesanti, ka var arī pielikt, teiksim, mūziku klāt foto postam.
tev ir attēls, uzrakstīties tekstīņš un var pielikt klāt kaut kādu no datu bāzes, kas ir noskaņu mūzika kaut kādu, vai reizēm ir kaut kāds putnu balss vai kaut kas tāds. Instagramā ir jāpiesargās publicējot ar proporcijām. Ja tev ir pirmā bilde karuselī kvadrāts, tad, kad ir tas lodziņš, kurā tu vari caurskatīt visas, kas būs tajā karuselī, tev vajag atzīmēt, ka tev būs miksēts jeb dažādi veidi proporcijas. Citādāk viņš katru nākamo bildi nogriezīs tādā pašā proporcijā, kāda bija pirmā. Ja pirmā ir kvadrāts, tad arī viss pārējie būs kvadrāti, neatkarīgi no tā, vai tas bija vertikāls vai horizontāls, viņš nogriezīs nost. Un reizēm tas ir ļoti neveiksmīgi. Teiksim, dzīvnieks ir kaut kā izstiepies, viņam pēkšņi ir nogriezta nost galva, jo pirmā bilde bija kvadrāts. Tā kā tas nemitīgi mainās, un es it kā to varu stāstīt, bet arī tam ir jāsako visu laiku līdzi. Bet jā, varbūt par šo arī var kaut kad atgriezties. Ir super svarīgs attēlam konteksts. Piemēram, tikko sākās karš Ukrainā, Krievijas iebrukums, vai kad sākās Covid, es radikāli mainīju to, kā es komunicēju. Es nevarēju runāt par tik smagām, nopietnām tēmām, kā es gribēju, lai gan man liekas, ka viss kaut kas, kas ar dzīvniekiem tiek darīts, ir super svarīgi, bet ja es jūtu, ka sabiedrība tajā laikā jau ir pārsātināta emocionāli, skaidrs, ka ir arī tam saturam jāmainās. Ja mēs gribam saglabāt saikni ar cilvēkiem, negribam viņus, lai vādzis lūst, mums ir jāpielāgojas, vai arī jāpielāgojas gada laikam, ko es cenšos, teiksim, ja ir ziema, tad es daudz biežāk likšu kaut ko ar sniegu, ar ledu un tā tālāk, nevis vasarā, vai ne? Un visādi aktuālai notikumi, teiksim, tagad tā akcija ar putnu skaitīšanu vai sarkanās grāmatas publicēšana, vai ne? Arī mēs publicējām, teiksim, tos gada simbolus, un arī zīlītes gada sākumā ir gada simboli, zīlītes, tad, kad ir putnu skaitīšana, tas, ja tu trāpi īstajā momentā, kad tas ir aktuāli un tas rezonē ar sabiedrību vairāk, tad tu dabūsi varbūt daudz, 10-kārt, 100-kārt lielāku ietekmi tam savam stāstiņam, nekā, ja tu to publicēsi mēnesi vēlāk vai mēnesi iepriekš. Tā kā tas arī jāpatur prātā. Jā, sabiedrības noskaņojums, teiksim, tuvojās vēlēšanas, tad skaidrs, ka cilvēki jau, mēģina, vai arī, teiksim, 1. aprīlis, vai ne? Skaidrs, ka 1. aprīlī tu nevar publicēt visu to pašu, ko jebkurā citā dienā, tā kā ir jāpatur prātā, kas šobrīd notiek. Un arī, ja tu publicē sēriju veidā kaut kādu stāstiņu, tā kā būs 3 piegājieni, kurā mēs pastāstīsim, kas sākumā bija, kā tas izvērtās un kā tas noslēdzās, tad tu stāstīsi pavisam citādāk nekā, ja tas ir viss vienkopus. Dažādi tādi konteksta aspekti, kurus pat visus nevar uzskaitīt, bet kas ir jāņem vērā, jāpaturprātā. Un, teiksim, ar jums strādājot, es jums varu ik pa laikam pieminēt kaut kādas tādas apsvērumus, ka te ir jāuzmanās ar to un to. Jā, šo bildes ieliku arī kā kontekstuālu, bet tas bija, būtībā es pareklamēju to ornitoloģijas biedrības rīkoto akciju un ieliku vēlreiz jau 3. gadu pēc kārtas šo te infografiku, tikai uzliku pa virsu šo tādu varavīksnes krāsas tekstu, iezīmējot to, ka ir tā milzīgā daudzveidība un cilvēkiem ārkārtīgi patīk šāda veidā, tādi špikeri, kur var kaut ko iemācīties, atpazīt. Jā, ir jāpaturprātā, kas ir tava auditorija, ko tu vēlēsi uzrunāt. Teiksim, Instagramā un Facebookā ir diezgan atšķirīga tā demogrāfija, vidējais vecums, vai tur ir starptautiskā publikā, vai 90% latviski runājošie. Tas ļoti daudz ko var mainīt. Par laimi tagad ir automātiskie tulkojuma rīki, vismaz tekstam, attēlam īsti, man liekas, vēl nav. Bet tekstu vismaz Facebookā, Instagramā tu vari uzklišķināt, ka tu tev iztulko, bet es domāju, tas ar laiku arī būs attēlam. Un jā, pavadošais teksts reizēm ir kaut kas pilnīgi citādāks nekā tajā attēlā, un ne kaut kāds punchlines, kaut kāds interesants āķis. Tas arī to ir grūti formulas veidā uzrakstīt, pastāstīt, kā tas strādā, bet tas var būt ļoti labs cilvēku uzmanības vai aizrautības atbalsta veicinātājs. Ok, tad tie atlikušie 5 slaidi, kas patiesībā ir bišķi vairāk, bet tur ir daži no vecās prezentācijas, tos es varētu pārlikt, jo es domāju, lielākā daļa no tiem redzēju. Jā, Pixabay ir, kur mūsu zīlīšu stāstam ir bildes nākušas. Latvijas fotogrāfija ir dabas simbolu stāstiņam bildes nākušas. Bet jā, ja mēs paši bildējam, tas arī ir super, bet
tur tiešām var noderēt atsevišķi workshops, kā tur gaismot, kā tu sleņķus, kad, teiksim, tev, ja tu dzīvniekus bildē, tad iesakāms tā dzīvnieku acu līmenī bildēt, nevis tur pārāk no augšas vai no lejas, izņemot, ja tas ir māksliniecisku kaut kādu mērķu vārdā un tā tālāk. Bet jā, mākslīgā intelekta vizualizācijas es ik pa laikam lietoju, lai gan man ir pieaugoša arī tomēr tāda pretestība. Teiksim, tad, kad Daugavpils pusē tāds plēsīgo zvēru zoodārs, viņi bija dabūjuši lācēnus, tas pārāk garš stāsts, lai stāstītu, katrā ziņā man gribējās uztaisīt stāstu, ka ir tāds izpirkuma maksas, vai ne, tāda klišejiskā zīmīte, kur ir no avīzēm, žurnāliem izgriezti burti, lai neatpazīst ar cilvēka rokrakstu. Un tad es izveidoju tādu stāstu, drusku humorīgu, kas arī, jā, šis, man liekas, ir tāds labs piemērs, kad tāds humorīgs tā kā attēls, un Kirdik ir ar tāds, nezinu, vai visi to vārdu zina, varbūt es esmu tik vecs salīdzināt ar jums, ka jūs nezināt. Bet jā, stāsts pavisam nopietns par to, ka dabas aizsardzības pārvalde, tā kā viņiem valstī pieder šie dzīvnieki, viņi ir grasās viņus tur konfiscēt no šī zoodārza, un tad, ja izsolē viņus nenopirks, tad viņiem drauda eitanāzija, jeb likvidēšana, tas būtu precīzāks vārds. Stāsts pavisam nopietns, bet attēls tāds jau drusku smieklīgs, manuprāt. Un pats es, protams, arī varētu šito pašrocīgi uztaisīt, izdrukāt to fotogrāfiju, izgriezt no tiem žurnāliem un avīzēm tos burtus un uzlīmēt un nofotografēt, vai ne? Es to varētu izdarīt. Bet ja es to varu izdarīt 2 minūšu laikā ar mākslīgā intelekta rīkiem, man liekas, tas ir labs piemērs, kad tas ir tā vērts un tā attaisnojās. Un vēl daži par mākslīgo intelektu es pieminēšu vēl vienu piemēru. Nesen bija nošauts lācis un atkal dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, šoreiz tādā pozitīvākā nozīmē iesaistīti bija. Viņi bija pieķēruši tos cilvēkus, kas krāva to lāča ķermeni mašīnā, bet nav pilnīgi nekāda fotografija, nav nekādas liecības par to. Ir tikai abstrakti attēli, un es dabūju foto, kas ir no tās vietas, kur tas ir noticis. Tur ir tāda nokalnīta medību tornis, un es palūdzu mākslīgā intelektam uzģenerēt attēlu, kur ir 2 vīriešu ēnas, kas krīt uz guloša lāča ķermeņa. Un man izdevās tās attēls, es pat mērķtiecīgi netaisīju viņus tādus, ka viņi saplūst kopā, bet tad, kad es uzliku virsū tajā starpiņā tekstu, vienu teikumu. Parādīs arī to bildi? Es varētu parādīt, bet es ielikšu pēc tam čatiņā. Varbūt pēc tam ielikšu prezentācijā tie, kas skatīsies atkārtojumu. Bet jā, tas man likās arī tāds labs piemērs, ka ja mēs gribam to stāstu nokomunicēt tiešāk, un mums nav lietisko pierādījumus, nav attēlu, jo tur neviens nebildēja, vai, piemēram, Āfrikas cūkmēra sakarā nav atļauts žurnālistiem ieiet teritorijā un to iemūžināt un parādīt sabiedrībai, redzēt, par ko ir runa, nevis par abstraktiem kaut kādiem tik un tik cūkām, bet tas tiešām reku ir pilna kūts, reku ir vesela kaudze. Tas bija tāds zooteikai par to piekasījās, es uztaisīju cūku ķermeņa kaudzi, piekasījās daži, ka tā ir manipulācija, lai gan es pierakstīju klāt, ka tas ir mākslīgā intelektā, tā kā veidot ilustrācija, iztēlojoties, kas tagad notiks. Bet jā, tas bija tāds robežu gadījums. Un vēl daži piemēri no senākiem laikiem. Jā, piemērs par to, ka acis un seja ir super svarīgi. Tikko bija arī ziņa, ka PVD konfiscēja Bauskas novadā 15 suņus mājā, kas bija pilnīgi briesmīgi. Tur bija pilns ar suņu mēsliem, mēbeles saplosītas, no barības ūdens nekā īsti. Priekšstats kā, piemēram, reizi nedēļā, tur cilvēks atnāk, izber uz grīdas, ielej bļodā ūdeni un aizbrauc. Un neko nesakop. Bet tas video 20 minūšu garais bija vienkārši parādot, kā izskatās tā telpa, bet man liekas, tur pietrūka tie, kas tad ir tie mūsu stāstā varoņi, tie cietušie, tie upuri. Un tad es atradu, ka ir viena fotogrāfija no turienes, tas konfiscētais, bet izglābtais suns, un arī te var redzēt, ka viņš ir uzkāpis uz saplosīta divāna. Un es tam video vienkārši pieliku tādu stikerīti augšā stūrītī. Mēs skatāmies to briesmīgo telpu, un augšā tomēr ir tas vismaz viena acis. Tajā fotogrāfijā pat nebija abas acis redzamas tam sunim, bet, manuprāt, tas piedevā ļoti nepieciešamo to dzīvīgumu, ka tas nav abstrakts kaut kāda ainava, bet ka tā ir tā vide, kurā šis indivīds dzīvoja nes cik ilgi. Un man likās, varbūt sīkums, bet tas likās svarīgi. Un vēl otrs piemērs labajā pusē, ko es rādīju jau pagājušajā reizē, es uzliku uz Vecrīgas fona no Valdemāra ielas, kur ir Vanšu tilts līdz pat šitam dzelzceļa tiltam, kur ir autoosta un tirgus. Visu to zonu nosēdz Latvijas lielākā zvēraudzētava, kas par laimi tagad jau ir slēgta un interesanti, kas tur tagad notiek. Bet
kad es publicēju to attēlu otrais, man likās, ka tur trūkst, ka tas ir ļoti tāds ģeometrisks, abstrakts attēls. Tāpēc es pieliku klāt fotografiju ar to ūdeles tādu portretu un pierakstīju klāt, kāpēc, ka tur arī ir kaut kādi tie indivīdi, būtnes, kas tur šajās rindiņās neskaitāmos tūkstošos būrīšu tiek turēti. Tas ir tāds piemērs, ka tās acis un tā seja ir svarīgi. Un arī Lauras veidotais, ko es arī jau pagājušais rādīju, par to, ka nevajag savākt dārzā visas lapas, jo tur daudziem ir ļoti piemērota dzīves vide, kur pārziemot, kur dabūt barību. Un arī šeit ne bez iemesla tās dzīvās būtnes ir, teiksim, ir ēžā seja, nevis tā kā viss ķermenis, jo tādā mazā aplītī, ja tu ielikt attēlu ar visu to ēzi, cilvēks saprast, ka tas ir ēzis, bet es domāju, tas nolasās daudz mazāk nekā tad, ja tas skatiens vai arī tā vārdi. Un, es domāju, ne bez iemesla arī ar putniem, man liekas, tas ir īpaši iespaidīgi, ka viņi ir tik vērīgi un viņi vienmēr pret tevi pavērsīs skatienu. Un mēģinās saprast, vai tu esi kaut kas no kā baidīties vai nē. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi to saglabāt. Protams, nevienmēr reizēm ir kaut kāds kadrs, kad arī, dzīvnieks no aizmuguras ir iespaidīga aina, kas uzrunā un liek iedziļināties stāstā. Bet, ja mēs parādām viņu to dvēseles spoguli, nevelti mēs tā sakām, es domāju, tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem. Un tad ir lielāka iespēja, ka mēs viņos arī saskatām ne tikai kaut kādu noderīgu resursu, kas mums ir vajadzīgs, lai apēdu kaitēkļus dārzā un tā tālāk, bet ka viņi tiešām ir būtnes, kas ir mūsu līdzgaitnieki, kas ir blakus dzīvojošie, savā ziņā kaimiņi. Tad vēl tāds attēls, šitā ir ilustrācija, teiksim, salīdzinājumam, šo es rādu skolās un jautāju, cik no šiem logotipiem jūs atpazīstat, kas tās ir par firmām, varbūt uz Latviju šis mazāk attiecās, varbūt vairāk uz, teiksim, ASV, un cik no šīm sugām jūs atpazīstat. Un es domāju, diezgan dominējoši ir tas, ka par sugām mēs mazāk zinām nekā par tiem logotipiem. Tam skaidrojums ir, protams, ir piņķirīgs, teiksim, tas, ka mums tas vairs nav vai varbūt nekad nav bijis ikdienas nozīmīgi, vai nezināt, ka tas ir, tā sēne vai zeltatstiņa, kas ir, priekš kam, kāpēc man jāzina, kas ir zeltatstiņa, bet zināt, ka tas ir Monster enerģijas dzēriens, nevis dinamīts, tas ir svarīgi, jo kāds tās čoms ies uz veikalu un jums ir, jāstrādā visu nakti pie sesijas kaut kādas gatavošanās eksāmeniem, un tad tas enerģijas dzēriens varētu noderēt. Tas tās varbūt muļķīgs piemērs, bet šāds attēls arī, manuprāt, cilvēks uzrunā, jo tas komunicē to domu, ka mūsu prasmes atpazīt dabas elementus, tos dabas simbolus vai dažādas sugas, diemžēl, jau aiziet otrajā plānā, salīdzinot ar šiem patēriņa priekšmetiem, produktiem, precēm, kas mūsu prātos, uztverē, atmiņā jau aizņem vairāk vietu. Tad vēl par to kontrastu. Mūsu uzdevums ir pārdot. Notiegot dabas vērtību. Jā, tas varbūt izklausās jocīgi, bet arī es esmu vairāk dzīvniektiesību kontekstā par to interesējies un dzirdējis, un tur tā doma jau ir tā pati. Tu vēlēsi sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēkus un panākt, ka viņi ieklausās un ka viņi rīkojās atbilstoši, nevis nopērk to produktu, vai ne, bet varbūt tieši nepērk to produktu. Tāds antimārketings reizēm sanāk, teiksim, vai ne, parādīt, kas notiek kažokādu fermās. Un šeit man tā bilde, šito jau pirms gandrīz 10 gadiem taisīja, bet joprojām bieži izmantoju prezentācijās, cik milzīgs ir tas kontrasts starp to, kas reāli notiek, un te es esmu uzlicis cenzūras, to graudainumu un migliņu un tā tālāk, ko, teiksim, Facebookā neļauj publicēt, vai TikToks man izdzēš video, jo tur bija kaut kas pārāk nepatīkams, lai gan tas nebija nekas nelegāls, tur, kas bija redzams, tas nav nekas aizliegts, bet tas, kā sabiedrībā par to runā, reklāmās un uz iepakojumiem un bērnu grāmatās bieži vien stipri atšķirās no tā, kāda ir tā realitāte. Un šis, man liekas, tāds labs piemērs, tā kontrasta parādīšanai, bet ir tāds samērā bērnišķīgs, varbūt es te vienkārši saliku kopā kā tādu, kā to sauc, mozaīku, nē. Šo es arī jums rādīju par to, arī savā ziņā salīdzinājums, pirmais un pēdējais, bet jau tā plūstoši, līdzīgi kā tas vārds daudzveidība ir pusizbalējis, kā arī tajā attēlā izbalē pamazām tā dabas daudzveidība, tā sugu raibums. Tas, man liekas, arī daudziem mentāli ir uzrunājošs veids, kā to nokomunicēt. Nevis tikai parādīt to pēdējo bildi, vai ne, jo tu nezini, kas tur ir pazudis, bet ja tu vari salīdzināt, kā bija pirms un pēc,
tas ļoti labi uzrunā. Teiksim, mežs pirms viņš ir nocirsts un pēc viņš ir nocirsts. Vai salīdzinājums, skaitļi dažiem cilvēkiem ļoti uzrunā, palīdz uztvert stāstu, citiem tas ir tieši pretēji, traucē. Un šeit varbūt tas spilgtais ir, ka tas degunradzīts, kas ir uzzīmēts 4% no biomasas, tik maziņš viņš ir. Tas varētu būt, es nezinu, cik precīzi tās proporcijas, bet arī tas salīdzinājums tādās proporcijās arī ļoti uzrunāja. Tīpaši, ja mēs zinām, ka degunradzis ir milzīgs, viņš ir tikpat liels kā govs un pat vēl lielāks, bet ja mēs skatāmies tajā ziņā, cik viņu ir atlicis dabā, salīdzinot ar govu skaitu, šis, manuprāt, diezgan spēcīgi uzrunā. Nezinu, varbūt man tik tā liekas, bet es turpinu izmantot šo tēlu. Jā, par vistām, cik tad viņas mūsdienu fermās izdēja salīdzinot ar savvaļas vistām, arī, es domāju, lielai daļai nenāk nemaz prātā, kas tur notiek, un ka tas ir, ar to arī ir skaidrojams tas, ka viņš izdēja gandrīz katru dienu pa vienai olai, ar to arī ir skaidrojams tas, ka viņu ķermenis nolietojās un nespēja uzturēt sev pie dzīvības, un to palīdz arī tāda vizualizācija palīdz nokomunicēt. Un līdzīgi visādās citās tēmās. Un te vēl viens piemērs par to idejas zakšanu. Kāds bija skaisti uzzīmējis šito briedīti, kas šķērso ceļu un uzrakstīja The Hard-Eyed Artist. Cilvēks parakstījies pats, jā. Bet man likās, ka es varu uztaisīt, ja ne labāk, tad varbūt vieglāk uztverami, un es gribu latviskot. Līdz ar to es nočiepu to ideju un pat ne viens pret viens, bet tomēr viņu uztaisīju no jauna. Ja es būtu mākslinieks, kāds teiktu, ka es esmu plaģiātists, vai ne, ka tas nav mans radošais darbs, bet es esmu nozadz ideja, bet ja runāja par dzīvnieku aizsardzību, par vides aizsardzību, man liekas, tas ir pilnīgi ok, un tas pat ir vēlams, ka mēs iedvesmojamies un adaptējam idejas, pielāgojam savai konkrētai reģiona videi un sugas parādam. Teiksim, vēstījums ir tas pats, bet suga ir daudz vairāk raksturīga mūsu videi. Kas tad vēl bija atlicis? Jā, tad par tiem rīkiem. Kādu brīdi man likās, ka man jāparāda par katru no tiem rīkiem, bet tas tik daudz laiku paņemtu un man aizvien vairāk liekas tiešām strādājam ar Canvu. Ja jūs gribat pamēģināt kādu no tiem citiem rīkiem, droši to dariet, un varbūt arī mūsu WhatsApp chatiņā varat ierakstīt, ja kādam ir vēlme apgūt, un izrādās, ka varbūt vēl kāds ir, var to kolektīvi darīt. Bet jā, Canva un InShots priekš manis šķiet no bezmaksas rīkiem, protams, tur ir ierobežojumi, bet visdaudzveidīgākie, ērtākie, un tur tiešām var ļoti, ļoti daudz ko izdarīt tādā intuitīvā veidā, ka tev nenorēbs galva no tā, ka tur ir kaut kādi 50 dažādas mazas ikoniņas, kurām nav pat pierakstīts klāt, kas tas ir, un tev ar kursoru jābrauc cauri, jāskatās, ko tas nozīmē, kas nozīmē. Gimps tādā ziņā tāds ir, jo viņš tā kā imitē Photoshopu, bet tas ir open source, jeb atvērtā koda programma, bezmaksas, un ļauj izdarīt ļoti daudz ko ļauj darīt profesionālās dizaina programmas, bet tas ir bez maksas, un es mēdzu ik pa laikam ar to arī kaut ko uztaisīt. Tur var visādas pinzelītes lietot un kaut kādus rīkus, kas nav tajā InShotā un Canvā, kur ir vairāk tādi tā kā aplikāciju veidošanas rīki. Ka tu vari uzlikt vienu attēlu, tekstu, tur kaut kādu fonu, citu, un tā kā pa slāņiem tādiem tur zīmēt tā stipri mazāk, manuprāt, varbūt, ka parādās arī tādi rīki. Bet jā, par video bez variantiem šoreiz nav iespējams parādīt. Jā, InShots tas ir tas. Un tajā InShotā var gan veidot video, un samērā elementāri daudzveidīgi gan attēlus, gan arī kolāžus veidot. Ielādē 3 vai 5 attēlus, izvēlēs kādu to rāmīti vēlies, uzliec pa virs tekstu un aiziet. Un vēlreiz, jā, neļaujiet apziņai par to, ka jābūt perfektam visam, traucēt jums radīt kaut ko labu pasaulē laižam. Kaut kā tā. Tur noteikti vēl ļoti daudz kaut kādi elementi, ko varēju stāstīt. Man piezīmēs vēl daudz, kas palika nepieminēts, bet paldies jums par uzmanību. Rakstiet man personiski vai grupā.